Sveiki! Šodien būs tāds diezgan bēdīgs stāsts. Vakar laistot orhidejas, šis ir mans katasīdums, un es pēkšņi piefiksēju, kas tas tāds būtu. Kas tas ir uz skaistajām lapām? Gliemezis, kur es arī vēlāk atradu podiņā, bet skaidrs, kad man ir piemetušies gliemeži, un visdrīzākais, tāpēc, ka viņš sēdēja podiņā un bija jau laimīgi izlīdz pat lapas noēst un kaut kur sānā ēda, tas nozīmē, ka man podā varbūt arī gliemežu oliņas, varbūt vēl kāds cits gliemezis, un ka man ir atkal problēma. Tāpēc es visu laiku runāju par to ūdeņraču pārskāpu 3%, ka viņi ir jāliek uz saknēm pārstādot, ka ir jānotīra orhidejas, jo tad, kad jums sākās kārtīgi gliemežu problēma, tās būs smagas problēmas. Paskatieties, vienas dienas laikā lapa ir reāli iznīcināta. Es to vainoju uz orhidejām, ko es nopirku orhideju izstādē, jo es esmu ļoti daudz reizes pirkus no vienas tās kolekcionārs, no kuras es parasti pērku orhidejas, un nekad nav bijusi tāda problēma, kad atkal saviešušies gliemeži, man viņi vienu brīdi bija, es viņus visus godīgi apgalināju, bet man ir tāda sajūta, tāpēc, ka es neesmu paspējis vēl šīs pārstādīt, ka tas gliemežs blokus sēžot ir ieviesies no šām. Kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka podiņu mazgājot, podiņā pirmkārt tā gaboliņš, tas jau ir nenormāli, līdz ar to ir jāpārstāda šī orhideja, kas ir Salodženija kristāta. Bet ir diezgan lielas koku mizas, un tad, kad es viņu aplaistu, no viņas bez mazliet izkrīt zeme ārā. Un man ir tāds, kādā sakarā man no poda zeme ārā krīt, visdrīzākais kāds viņu tur iekšā skaisti ēda. Līdz ar to šī man ir ļoti steidzami jāpārstāda. Bet ko es darīšu ar savu katasīdumu? Jo tā ir problēma. Es redzu, ka ir jau pabojātas vietas, lapa ir nograusta, bet es šī brīdī šo orhideju nevaru pārstādīt, tāpēc, ka es viņai iznīcināšu pilnīgi visas saknes no jaunā auguma, no jaunā šī dzinuma. Un reāli tas, ko es izdomājusi, es viņu aplēdīšu ar ūdeņraču pārskābi. Ūdeņraču pārskābe ir H2O2. Tad, kad viņa ir beigusi aktīvo darbību, tieši to putošanu un tā tālāk, tas vienkārši pārvēršās ūdenī. Man šī brīdī reāli cits izvēles nav, es viņu negribu no podiņiem ārā un bojāt viņai to procesu, kas viņai notiek, jo viss jau patiesībā notiek ļoti skaisti un labi. Un, protams, tad, kad šis jaunais dzinums pārvērtīsies par šādu, varbūt viņš arī man izdomās ziedēt, es ļoti ceru, tad es viņu varēšu pārstādīt, jo viņa pārstarā saknes pazaudē, un tad jaunais dzinums atkal izdzen daudz jaunas saknes un baro visu augu. Līdz ar to es arī tagad darīšu. Vienkārši 3% ūdeņraču pārskābes esmu atjaukusi no 9%, bija 100 ml, pielēju 200 ml klāt ūdeni, man sanās 3% ūdeņraču pārskābes. Un es viņa vienkārši izmērcēšu, jo man nav citas izvēles. Un jūs varat redzēt, māte daba. Nu, un viņai vienkārši tā būs jāpastāv, jo tas ir vienīgais variants, kā es tikšu vaļā no gliemežiem, jo ir skaidrs, ka viņi visur sēž. Es vakar uztaisīju skaistu eksperimentus viņam, tad, kad es ieraudzīju to gliemezi, un es sāku reāli panikā krist, bet ķerties pēc visu iespējamā, es paķēru ar ūdeņraču pārskābu pudeles, viņam uzpūtu, viņš skaisti izkus. Līdz ar to man ir liela cerība, ka arī ar šiem gliemežiem, visām oliņām un tā tālāk notiks tieši tas pats, kad vienkārši ūdeņraču pārskābu norēģēs, pēc tam es orhidejai ļaušu kārtīgi iztecēties, un cerams, kad orhideju mājdzīvnieki, tas nav orhideju gotiņas, kas lapiņas grauž, būs iznīcināti. Bet, lūk, jā, tāds man ir plāns. Es pēc tam, kad es viņu izņemšu ārā, tad paskatīsimies vēl, kas ir podiņiem. Tā, tēt jau ir rīktīgi laiku mans katasēdums pastāvējis, viņš nenormāli burbuļoja, bet, es pieļauju, ka tur arī bija kaut kādas vecās saknes, kas sākušas pūt vai kaut kas tam līdzīgs, kā es teicu, es šo darīju tikai tāpēc, ka es nedrīkstēju viņu šī brīdī ņemt ārā. Un tas, ko es tagad darīšu, es viņu vienkārši izceļot, es viņam ļaušu kārtīgi iztecēt. Man nevajag neko darīt, ja ūdeņraču pārskābe viņa beigus reaģēt, viņa kļūst par ūdeni. Kā es teicu, O2 vienkārši kļūst par O,
tad, kad reakcija beigusies, bet es gribu, lai viņi kārtīgi notek. Un es esmu diezgan pārliecināta, ka visi gliemeži tur tagad ir beigti, tāpēc, kad, tiešām burbuļo nenormāli. Un redzot to, kā vakar uzpūšot gliemezim ūdeņraģu pārskāpi, viņš vienkārši izkusa un metās beigt, bet izkusa. Diezgan baismīgs skats, bet, piedodiet, man nevajag orhidejām, lai viņas kāds ēstu. Lūk, tā, diemžēl var ievazāt gliemežus kolekcijā, kurā likās jau, ka neviena gliemeža vairs nav palicis. Kā var redzēt, ir gan. Paldies!